Čau! Mani sauc Kristaps, un šajā video es pastāstīšu par instrumentiem, kurus izmantoju, kad mainīju zobsiksnu. Sekojošs komentārs no zināmo malcis, ka parāda respektu, tikai instrumentus arī varēja nodemonstrēt un mazliet pastāstīt, pēc kāda principa viņi strādā un kur liekas. Kā arī izskaidrot, kur būt atmetkām, jāsapas, lai zinātu, ka tiešām ir zeibis, pirms visu liek kopā, bet tā ir labs tais vēl. Paldies par komentāru, un tagad es pastāstīšu par to, kā izskatās tie instrumenti un kā viņi darbojās. Šis komplektiņš ir izstāsts šitā te. Tur iekšā ir sparrata bloķētājs un arī sadals vārpas bloķētājs, kas izstāsts šitā te. Un izmantojot šādus te instrumentus, nevajag uztraukties par metkām un tur pašam kaut ko zīmēt. Vienkārši izmantojam šo, izjaucam, noņemam no zobsiksnu rullīšus spriegotājus, pēc tam saliekam atpakaļ un bez problēmām maucam tālāk. Šis te konkrētais komplektiņš derēs M40, M43 motoriem, M70 un M73. Tas ir 1.6, 1.8, 1.9 un 5-litrīgajiem. Principā tos bloķētājus var uztaisīt arī pats. Es mēģināšu viņus nomērīt un ielikt kaut kādu bildīti ar izmēriem, lai, ja kādam ir interese, varētu pats uztaisīt tādus pašus te fiksētājus. Es domāju, ka es atbildēju uz jautājumu. Ja rodas vēl kādu droši jautājumu, mēģināšu atbildēt. Uz drīz tikšanos! Čau! Mani sauc Kristaps, un šajā video es pastāstīšu par instrumentiem, kurus izmantoju